rīta logas stūra. Kā pārāt upē tūlīt būs? Kamēr laukos kopā ar Burbonu vācām zāli un vedām to mājās, tikmēr Ogrē viens kungs neticami bija satrakojies. Mašīna brauca pa molu, uzbrauca augšā kalniņā uz gājēju ceļa, kas ir pie Rīgas šosejas, brīdi pabrauca pa gājēju ceļu un tad nogriezās un nošļūca lejā pa kalnu. Šoferis turēja rokas bremzi. Jā, bet beigās viņš tā arī ar visu rokas bremzi arī noslīdēja iekšā Daugavā. Uz notiekošo no malu malām saradās ļaudis un pētīja, vēroja, fotografēja, filmēja. Tur tā arī uz jumta palika, tur nav dzīves. Tā ir sēdēs. Pēc tam jau steidzās palīgā vairākas laivas, sniedza roku, lai viņi varētu doties uz krastu. Diemžēl sieviete nebija ar mieru, viņa nolēma pati peldēt. Kungs gan pēc tam sagaidīja glābējus, jau ugunsdzēsēju laivā viņš gan, šajā laivā gan viņam nepārāk gribējās. Tikmēr, kamēr viņa kundze peldēja uz krastu, tikmēr viņš vēl stāvēja uz savas behas. Tu nevarēsi viņš saka, sadarām, ko varēšu. Un viss? Šitais jau neauklēsies, es prāgas viņu paņemsim. Viņš nekāds no iekšā, viņš A šurp tev laju labāk būs. Jācim galvais panāks. Pēc tam jau vakarā pats piebraucu. Viena ceļa daļa bija bloķēta, braucot virzienā no Ogres uz Ciemupes pusi. Līdz ar to nācās braukt pa pretējo pusi. BMW X3, kurš tika noņemts no uzskaites marta beigās, jau bija izvilkts ārā un jau glābēji jau pakoja savas mantas, laivas un visu un jau pamazām posās mājās. Vēl bija arī vakarā atbraukuši žurnālisti no degpunkta. Tauta mēļoja un pēc tam arī kaut ko ziņās stāstīja, ka varētu būt, ka vadītājs ir apēdis arī kādu nepārāk labu cepumi. Rūsas nav uz rīta logas stūra. Saule lec un sauc pēc mūsu